6. un 7. jūnijā uz Brīvdabas muzeju gada tirgu tas notiks, un tātad tiks veikti papildus reisi ar Rīgas satiksmes sabiedriskajam transportam, jeb 31. trolejbus kursēs vairāk, 28. 29. autobusi vairāk, un būs īpaši organizēts autobusu maršruts Jugla Brīvdabas muzejs. Bet tātad kā tas izskatīsies? Šodien tas arī noskaidrot, un es ar to izbraukšu. Tātad pašlaik esmu Pļauniekos, jo bija nepieciešams hitot nelielu sidequestu, bet par laimi 31. un 15. autobus brauc no Pļauniekiem uz Jugu. Kurš to nezinātu? Bet jā, tātad teikt sevi uz pavasara gatavas pieturu un iesēdīšos tajos, un tad, jā. Un šis video ir tā, ka domāts, lai tiem, kuriem patīk, interesē Rīgas satiksmes sabiedriskais transports un nespēja īstajā dzīvē redzēt īpaši organizēto autobusu, lai es tā viņiem parādītu caur internetu, Tātad es sapratu, ka es braukšu ar 31. Tas būs ātrāk, un kopš brīvdienu reti brauc. Un tātad es brauktu ar 15. Tas brauktu šeit pa Asafrovu ielu, iegrieztos Brāļu Kaldzīšu ielā, un tad pa Ilgstas ielu uz Purvciem, un tad tur vēl caur to Biķernieku mežu izbraukt un būtu Mežciemā, un tad vēl tad pa Hipokrātu ielu uz Jugu. Bet kopš es braukšu ar 31. Tad es braukšu arī pa Asafrovu ielu, Brāļu Kaldzīšu ielu, bet pa otru pusi, pa Ulbrukas ielu, un tad pa leģendāro A. Deglavu ielu, 22. aizbrauc, trolejbus, un tad pa leģendāro A. Deglavu ielu, un arī iegriezīsies Ilgstas ielā, tāpēc, ka tā ir fizika un bioloģija, un tad būs Purvciemā, un tā Klaukī nedaudz sekos 15. maršrutam, bet tad vēl iebrauks tajā Biķernieku rotācijas aplī, kurš to nezina. Es esmu tagad Juglas dispečera punktā, un tikko braucot garām es redzēju to īpašu autobusu. Tad bija tāds liels skaitlis, kāds šitam nav. Es nezinu, vai var redzēt 71. Mans Dievs, tik milzīgs skaitlis, nekad nav redzēts. Tik arī nesadomājos, ka tam vispār nebūtu skaitlis, un ka tas būtu kaut kādā savādākā formā. Varbūt viens no veciem autobusiem, bet nē. Tas ir Solvars Urbano 18 un ar tiem nopaļotiem taisnstūra malām. 71 tik milzīgs cipars. Ak, mans Dievs. Uz Brīvības muzeju aiziet. Jāpietur pēc pieprasījuma. Neskrien, tas būs ilgi, es domāju. Pagaidi, es tev ūdeni iedošu. Atklāti sakot, es nebraucu uz gada tirgu. Es braucu vienkārši ar 71. īpaši noorganizēto autobusu. Es vispār nebiju šeit plānojis neko pirkt tirdziņā, jo
negribēju. Bet hei, tas bija 12. Es tur esmu bijis 2 reizes. Vienu dienu bija jautri. Skolas ekskursija tā bija ar itāļu bērniem. Un es tur atradu stilīgu tārpu. Nosaucu viņu par Overu un atnesu mājās. Un jā. Bet, wow, 71. Jā, tagad var normāli redzēt 71. Atpakaļ zilguma tik milzīgs arī. Tad vēl es redzēju, braucot 29. Tik milzīgi, bet tik vēl sapņos var rādīties. Es atceros, man vienreiz sapnī brauc kaut kāds 80. trolejbus mežā. Jā. It kā. Tik daudz cilvēki grib uz to gada tirgu, ka rodas sastrāgums. Bet visiem vajadzētu braukt ar šo. Nē, patiesībā bija jautri, ka nebija daudz cilvēku šeit un varēja izbaudīt tā atmosfēru. Bet vēl leģendārais autobus. Es nezinu, kā tas strādā, bet kā jums liekas, vai varētu būt, ka viņi vienkārši paņem kaut kādu 51. vai, vienkārši kaut kādu autobusu, kuram tas ir un vienkārši nomainiet to ciparu, jo viņi netaisītu jaunu modelu tādam autobusam. Tur aizbrauc, kaut kur tur brauks. Bet jā, esmu ticis brīvības muzejs, novelcis visu 71. īpaši organizēto autobusu, kas brauc 2 reizes gadā. Es nezinu, vai es braucu katru gadu, bet esmu nobraucis ar visu 100% maršrutu 71. Autobusam. 71. autobusu maršrutu, man liekas, tur kāds brauc atpakaļ. Bet jā, šo var pievienot savam sarakstam. Tur tas brauc. Jā. Nē, tas ir 28. Bet hei, paskat, 28. vienmēr arī ir tāds ir vai zaļais mazais ar vienu vagonu vai vienkārši, bet wow, tas arī ir ar 2 vagoniem. Es tikko saprotu, ka tas laikam šeit kaut kur negriež, tas 71. Bet tas vēl tur brauc uz Berģiem, tātad varbūt man arī vajadzēja tur tālāk braukt, bet jā, laikam par vēlu. Anyways, es domāju, tas būs viss video. Paldies, ka skatījāties, man bija jautri. Es hitoju saidkvestu vasarā, šīs bija viens no saidkvestiem. Jā, es tur neiešu.